Man patīk tā ideja, kad aktieri spēj iet lomā. Viņš ir ārpus darba, viņš varbūt ikdienā dzīvo, kā viņš dzīvo. Viņš ir iet lomā, viņš var nomainīt savu akcentu, viņš var nomainīt, kā viņš ģērbjas, viņš var nomainīt, kā viņš izskatās, viņš var nomainīt, kā viņš pat izturās un savu ķermeni formu, kā piemēram Christopher Bale no Batman. Vienā filmā viņš ir skinny as hell, vienā viņš ir to buff liels, var izdarīt. Un es ticu, ka ik viens no mums spēja izmainīt savu karakteri, savu aktierību, savu lomu, kādu ir nepieciešams sev tajā situācijā, tajā dzīves posmā. Un es visiem novēlu, lai jūs piedomājat pie tā, kādiem jums ir jābūt lomai, vai tam raksturam, vai jums pašiem, lai to sasniegtu, ko jūs vēlaties. Un ja jums nav ko sasniegt un ko vēlaties, tad pirmā lieta, tad uzrakst, ko tu vismaz gribi aptvērt. Nu, ko tu gribi, kas tev patīk, kas tev vajadzīgs, kā tu gribi savu dzīvi redzēt. Lai nākuši tur visādi tie šovu viesi, tur miljonāri, tur UTT, viņiem visiem ir zināms, ko viņi grib. Tā kā reāli ļoti reti, kurš cilvēks sasniedz baigi daudz vai sasniedz kaut kādu nereālāko, foršāko dzīvi bez tādiem mērķiem. Un, protams, tas nav tikai nauda. Tā kā es zinu cilvēkus, kuriem nav, tas vispār nav svarīgi. Viņiem ir svarīgi, piemēram, crossfit sacensībās uzvarēt. Tas ir viņas svarīgi. Viņam citas mērķis, bet zināt, kas ir tas, kas tev vajadzīgs. Un atrod savu lomu un izmaini savu lomu. Un daudziem mums vajag izmainīt savu lomu un kļūt par tādiem cilvēkiem, lai jūs varat izdarīt vairāk un palīdzēt vairāk cilvēkiem.